Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no 1. Jāņa vēstules 4. nodaļas, kur 10. pantā tā mēs lasam. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet Viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu, izlīgumu par mūsu grēkiem. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, patiešām tā ir liela taisnība, ka mēs šajā pasaulē nemaz īsti nezinām, ko nozīmē mīlestība. Mēs to cilvēku attiecībās redzam tikai daļēji, tikai atsevišķos brīžos, tikai atsevišķās jomās. Varbūt tur, kur vecāki mīl savus bērnus, varbūt tur, kur mēs esam iemīlējušies viens otrā, kur mēs skatāmies ar labvēlību pret kādu, kas mums šajā brīdī liekas tik svarīgs un tik nozīmīgs cilvēks. Un tomēr, kungs, tu zini, ka mēs mīlestību saprotam kā patikšanu un kā brīdi, kurā mēs tomēr apmainamies ar labvēlību, kuru mēs saņemam un kuru mēs dodam. Un tāpēc, kungs, tikai tu un vienīgi tu esi tas, kas mums atklāja vēl cita līmeņa un cita veida mīlestību. Mīlestību, kuru mēs varam saprast kā nemainīgu un negrozāmu labvēlību. Kā tādu attieksmi, kas rodas nevis no tā, ko otrs dara vai kāds otrs ir, bet kas rodas no tā, kas sirdī pašā notiek. Mīlestība kā vēlme apdāvināt, kā spēja un vēlme ļaut otram būt un priecāties par to, ka otrs ir. Jā, kungs, mēs varam savā dzīvē to redzēt, atsevišķos brīžos, kā jau tas vienmēr mūsu dzīvē mēdz būt, bet tikai pie tevis mēs to redzam pilnībā. Un tāpēc, kungs, patiešām tā ir mīlestības būtība, kas mums ir atklājusies, ko tu mums esi atklājis caur Kristus dzīvi. Viņš nāca šajā pasaulē, un viņš dzīvoja patiesu cilvēka dzīvi. Un vienlaikus viņš dzīvoja to mīlestībā, jo viņa sirds iežēlojās par tiem, kurus viņš redzēja sastap. Viņš bija gatavs ziedot savu laiku un spēku, un beigās arī ziedot pašu savu dzīvi un dzīvību, lai mēs, cilvēki, varētu dzīvot, lai mums izdotos, lai mēs mainītos, lai mūsu dzīves tiktu dziedinātas. Un tiešām, kungs, no tā mēs nojaušam to, kas šodienas lozungā tika mums atgādināts, ka ne jau tā ir mīlestība, ar kuru mēs esam mīlējuši. Tā ir bijusi labākajā gadījumā mīlestības atspulks. Tas ir bijis kāds neliels stars no īstās gaismas. Bet īstā mīlestība ir tā, kuru mēs piedzīvojam un esam piedzīvojuši Kristū. Mīlestība, kas nāk no tevis. Un tā ir tik nesatricināma, tik uzticama, ka vienmēr varam uz to paļauties. Tāpēc arī šajā vakarā mēs lūdzam, ka mēs pieķertos nevis tam, ko mūsu rokas var aptaustīt vai acis var ieraudzīt, nevis šīs pasaules ārīgām norisēm, bet ka mēs varētu ticībā pacelties pretī tam lielajam upurim, kuru tu esi pienesis mūsu dēļ. Ka mēs varam to apzināties, ka tiešām Kristus nāca nevis tāpēc, ka viņam kaut ko no mums vajadzētu vai ka viņš cerētu no mums kaut ko iegūt, bet viņš nāca tāpēc, ka viņam mēs katrs bijām svarīgi. Un ne tikai bijām, bet esam. Viņš ir nācis šajā pasaulē, lai arī pie mums katra darbotos. Un tā ir mūsu cerība arī šovakar. Vienalga, kur mēs būtu, tajā vietā, kurā mēs esam, tādi, kādi esam, ar visiem saviem sasniegumiem un šo sasniegumu trūkumiem, ar visām savām problēmām un grēkiem, vainām un jautājumiem. Mēs nākam pie tevis, kungs, un mēs apzināmies, ka jā, tas viss ir taisnība. Mēs neesam svēti un pilnīgi un pilnvērtīgi cilvēki. Mēs esam tikai ceļā. Bet tava mīlestība nav no tā atkarīga. Ne jau mēs radam tavu mīlestību. Ne jau mēs to varam kaut kā ietekmēt, mazināt vai pavairot. Tava mīlestība dzimst tavā sirdī. Tā vienkārši ir dāvana, kuru mēs saņemam.
Un šī apziņa ir tā, kas mūs šovakar stiprina un iedod mums atkal mieru. Vēlreiz un vēlreiz mēs sev to atgādinam katru dienu, katru vakaru no jauna, ka mēs dzīvojam un pastāvam tāpēc, ka tu esi tas, kas tu esi. Tu esi visa labā avots, visas gaismas un mīlestības sākums. Un tāpēc tavās rokās mēs atdodam gan sevi, gan savus mīļos, gan mūsu zemi un tautu, gan šo pasauli. Tev mēs uzticam visu savu dzīvi, un mēs lūdzam pēc tavas žēlastības un piedošanas, pēc tavas klātbūtnes un tavas svētības. Kungs, tu vienīgais vari mūs izglābt, un mēs ticam, ka tu to darīsi. Savas nesatricināmās un mūžīgās mīlestības dēļ. Tāpēc pieņem mūs tagad un vienmēr. Ļauj mums atpūsties un celties un dzīvot tavā gaismā, tavā mīlestībā. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.